Gatavojoties šodienas prezentācijai, pie sevis domāju, ka tas jau 4 gadi pagājuši, kad mēs uzsākām projektu arī tieši šajā laikā, rudenī. Un tajā laikā arī atnāca arī Covid. Tas bija 20. gads. Un attiecīgi uzsākot projektu, kas sevī ietvēra dažādas aktivitātes klimata politikas pilnveidošanai. Un viena no šīm aktivitātēm bija arī e-mācību kursa izstrāde. Par to domu, kāpēc radās šī ideja par šo kursu, lai gan sākotnēji bija doma par studiju kursu, ja, taisīt to klātienē, bet tā ideja par to, ka kurs ir nepieciešams, bija tāda, ka klimata politikas ieviešanai tieši jau reģionālā un lokālā līmenī ir nepieciešama lielāka pašvaldība iesaiste un attiecīgi arī pašvaldību speciālistu zināšanu, pilnveidošana, kapacitātes paaugstināšana. Ministrijai kā politikas plānotājiem un ieviesējiem kaut kādā veidā bija jāuzrunā šī mērķa auditorija, lai varētu tātad arī noteikt šīs visas uzdevumus, kas ir noteikti gan pašvaldību likumā, kas tika noteikti pašvaldībām jauna funkcija tieši veicināt šo klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos tām, kā arī ministrijas izstrādātajā likumprojektā par klimata likumu, kas šobrīd jau tiek izskatīts arī Saeimā un ļoti ceram, ka tiks arī apstiprināts, arī ir noteiktās atbildības pašvaldībām plānošanas reģioniem. Attiecīgi tas nozīmē to, ka mēs ar likumdošanu jau uzdodam pašvaldībām un plānošanas reģioniem šo klimata politiku ieviest jau lokālā līmenī. Un bija skaidrs un redzams, ka pietrūkst šīs izpratnes un vispār zināšanu, kas ir klimata pārmaiņas, kas vispār ir klimats un kas ir klimata pārmaiņas, ko ar šo politiku darīt, ko tas sevī ietver. Un pateicoties Norvēģijas grantu projekta atbalstam, mums radās šī iespēja šo e-mācību kursu izstrādāt. Kā jau minēju, tātad tas galvenais mērķis šīs politikas integrācija vietējā un reģionālā līmenī, tieši teritorijas attīstības plānošanā. Un tāda konkrēta noteikta mērķa auditorija mums bija pašvaldību plānošanas reģionu speciālisti. Par izstrādes posmiem. Kā jau minēju, tātad projektu mēs uzsākām 2020. gadā. Un tātad uzsākām jau ar šo darba uzdevumu definēšanu, kā jau minēju, ar pārplānošanu. Jo studiju kurs Covid laikā, kad visi bija sadzīti mājās, vairs nešķita realizējams, ka mēs šo mācību kursu vispār varētu novadīt. Neviens nezināja, cik ilgi šis Covid ilgs, kas vispār ir sagaidāms. Un attiecīgi tātad mēs sēdāmies un domājam, ko mēs varam darīt tālāk, kā šo studiju kursu pārplānot un nonācām pie atziņas, ka tātad šāds kā e-mācību kurs būtu laba iespēja, kā mēs šīs apmācības varētu īstenot. Pie šī darba uzdevuma sastādīšanas, tātad, ka jau mēs skaidri zinājām, ka tas būs e-mācību kurs, varbūt tas mums bija vieglāk arī definēt šos uzdevumus satura izstrādēji, jo tajā mēs jau paredzējām, ka tas būs e-kurs. Un paldies Dievam, mums arī paveicās ar satura izstrādāt, tur mazliet pastāstīšu arī nākošajos slaidos, kas arī tā kā mazliet arī jau virziet uz to interaktivitātes izstrādi. Un izstrādājot saturu mēs, protams, arī ņēmām no ārpuses, mums palīdzēja izstrādāt ārpakalpojumu sniedzējs. Un, kad saturs bija gatavs, tad mēs arī nonācām pie šīs interaktivitātes izstrādes, pa vidu tāda meklēšana, skatīšanās par variantiem, ko var taisīt, kur. Jo, jāsaka tā, mums nebija pieredzes kursu izstrādē, nebija pieredzes vispār e-kursu izstrādē. Ja? Tātad pašiem tāda meklēšana, skatīšanās par variantiem, kas ir pieejami. Un attiecīgi tātad šogad varētu teikt, ka visu šo gadu, pat 23. gada rudenī, mēs šīs mācības nodrošinājām mūsu mērķa auditorijai. Un tad mazliet sīkāk par katru no šiem posmiem, lai var ieskicēt, kā mums bija gājis un cik tas laika paņēma. Tātad tas pirmais posms bija šī darba uzdevuma definēšana, kā valsts iestādē tehniskās specifikācijas izstrāde un iepirkuma procedūra. Un ko varu tagad minēt, ka mēs jau šajā tehniskajā specifikācijā diezgan precīzi norādījām, kādas e-mācību kursa saturu mēs gribētu. Tātad jau bijām iezīmējuši šo struktūru, pie kuras arī īstenībā arī izpildītājs pieturējās.
Attiecīgi, tā kā mēs ar savu ekspertīzi, ar savām zināšanām šajā tēmā jau tātad noteicām šo saturu un struktūru. Ja? Tātad, lai tam izpildītām nebūtu jāmeklē, kas tad viņam ir jāieliek tajā saturā, bet mēs jau tā kā iedavām viņam soļus un šīs tēmas, kuras tātad būtu jāpiepilda ar saturu. Vēl pie šī satura izstrādes izpildītājs mums arī veica socioloģisko aptauju, tieši mērķēti uz pašvaldību darbiniekiem, ar tādu mērķi noskaidrot, kas ir tieši tas, kas viņus interesē saistībā par klimata pārmaiņām, par klimata politiku, kas ir tās lietas, ja atrast tos tukšos posmus, kas viņam nav zināms un ko viņi labprāt vēlētos uzzināt. Attiecīgi arī tātad šie aptaujas rezultāti tika izmantot arī izstrādāt šo saturu. Un, jā, tātad te var redzēt attēlā, kā šis kurs izskatījās, sabūvēts par tēmām un apakštēmām, ko tas sevī ietvēra. Tātad bija gan teorētiskā informācija, tātad gan informācija vispār par to, kas ir klimats, kas ir gan dažādi normatīvo aktu, plānošanas dokumentu informācija, ja, terminu skaidrojumi, jā, vingrinājumi, protams, obligātā informācija, arī mums izpildītājs arī piedāvāja arī papildu informāciju, padziļinātāju apguvēju, ko arī daudzi speciālisti atzīmē kā ļoti vērtīgi, ko viņi sev pēc tam ir pieglabājuši, lai varbūt varētu izmantot pēc tam. Un katrā tēmas noslēgumā bija tāds pašpārbaudes tests un arī noslēguma tests. Tāds bija šis saturs jau tāds skaidri sabūvēts, lai ietu tālāk jau uz intelektuālitātes izstrādi. Vēl noteikti es domāju, ka intelektuālitātes izstrādātājiem palīdzēja šajā procesā arī tas, ka mums šis satura izstrādātājs bija arī ielicis šos apzīmējumus šai informācijai, skaidri pasakot, šī ir galvenā, šī ir papildus apgūstamā, šeit ir video, tātad tas arī intelektuālitātes izstrādātājiem deva iespēju kā šo tālāk salikt arī e-vidē. Jā, un tad mēs nonākam pie e-vides izstrādes. Es nezinu, vai tas ir pareizi teikt, vai intelektuālitātes izstrādes, to man neprasiet, bet es stāstu, kā es saprotu. Es saprotu, ka mēs taisījām tādu kastīti, kuru tad ielika kopējā platformā. Un jā, tātad pēc tā 20, tā es nepareizi gadu norādījusi, 23. gada marts. Tad 22. gada augustā mēs pabeidzām izstrādāt saturu. Tad, attiecīgi, mēs jau gatavojām darba uzdevumu, atkal tehnisko specifikāciju, iepirkuma procedūra gāja uz intelektuālitātes izstrādi. Un tātad 23. gada martā mēs tātad arī noslēdzām līgumu ar Intējā par intelektuālitātes izstrādi. Šīs process arī priekš mums bija kaut kas jauns un ļoti, ļoti interesants. Paldies Intējā kolēģiem, ka viņi mums ļoti skaidri noteica spēles noteikumus. Tātad bija laika plāns, pēc kura bija jāpieturās, skaidri darba uzdevumi, posmi. Tātad gan šī koncepcijas izstrāde, gan prototipu izstrāde, scenāriju. Tātad gāja vairākos posmos ar saskaņošanām, komentēšanām un skaidrām formām, kurās mēs to darām. Tātad paldies Intējā, jo bija ļoti skaidri, mums bija skaidrs, kas mums ir jādara. Tātad skaidri spēles noteikumi, jā, tātad ļoti laba procesa vadība no Intējā puses, kas mums palīdzēja šo rezultātu sasniegt 5 mēnešu laikā. Jā, mums mācībās bija paredzēts arī audio teksts, tātad tika ierakstīts arī audio ieraksts, protams, sagatavots teksts, ieraksts, saskaņots, apmācības tika testētas un pielāgotas e-platformai, kur tad tas nākošais solis ir, kur mēs šīs mācības arī tātad ievietojām. Neteiktu, ka mums gāja ļoti, tas nebija vienkārši, ņemot vērā to apjomu, jo vairāki no šiem posmiem gāja paralēli, gan prototipa, gan scenārija izstrāde, viss gāja paralēli, mums bija 4 nodaļas. Mums bija piesaistīta arī ekspertu komanda, kas skatīja saturiski visu cauri, un arī projektu vadītā, es kā projektu vadītā, man vēl bija palīgs arī eksperts, kas palīdzēja koordinēt. Tā kā tāds ļoti, ļoti intensīvs process šo 5 mēnešu laikā mums notika, bet mēs visu pabeidzām. Jā, šeit es varbūt gribēju pieminēt to, ka tā e-satura pārlikšana, tas studiju, saucamā mācību kursa satura pārlikšana e-vidē,
interaktivizēšana mazliet pamainīja to saturu, nevis tā būtiski, bet tātad kaut kādas atsevišķas lietas no satura noteikti tika ņemtas ārā. Atsevišķas nodaļas, kā 3. piemēram, mums mazliet tika pārplānota, saprotot, ka šitā īsti nebūs labi, mums mazliet jāpamaina nosaukumi un saprotot no savas puses, ka tur ir nepieciešami pilnveidojumi. Bet konceptuāli kopumā viss tāds struktūra palika tāda, kā bija, ar atsevišķiem pielāgojumiem. Un kāds mums šis e-mācība kurs, tad kāda šī interaktivitāte mums bija e-kursā? Šis kurs tātad, kā galvenokārt tātad bija lasāms, un arī paralēli, kā minēju, mums bija arī audio teksts, kur būtiska informācija tika arī nodot arī audio tekstā. Šī informācija nedublējās savā starpā, tātad katra no tām bija unikāla. Bija arī ievietoti arī video. Video mums nebija daudz, laikam 4, ja nekļūdos, uz katru no nodaļām sagatavoti, un arī pašpārbaudes uzdevumi, kas bija tā kā izpildāmi, tātad ejot cauri kursa saturam. Tātad mācību dalībnieks varēja izpildīt, sevi pārbaudīt un iet tālāk un iepazīties ar saturu. Un kā šis kurs izskatījās, ja skatās kādu datoru ekrānā, vai mums arī bija iespēja arī varbūt telefona ekrānā, tātad bija šis galvenais loks ar iespējām izvēlēties nodaļas, apakšnodaļas. Kā minēju, tad bija arī šī lietošanas instrukcija kursam, pašpārbaudes uzdevumi, papildu materiāli, gan iespēja atrast šos terminu skaidrojumus, gan informācijas avotus, gan arī papildus informācija pie katras no nodaļām, ko vēl varētu šis apmācību dalībnieks vēl papildus atrast, paskatīties, ko pašvaldības speciālisti atzina kā labu, ņemot vērā, ka viņi īsteno dažādus projektus, kur šī klimata tēma ļoti caurvijās visur, tad tādas idejas pasmelties viņi atzina kā ļoti labu esam. 3. posms par šo e-mācību jau nodrošināšanu. Izstrādājot saturu un jau arī interaktivitāti, mēs jau zinājām, ka mēs šīs e-mācības izvietosim Valsts administrācijas skolas mācību pārvaldības sistēmā, ņemot vērā, ka Klimata ministrija ir valsts pārvaldes iestāde, un arī to, ka Valsts administrācijas skola tajā laikā plāno īstenot lielu projektu par kopīgas platformas izstrādi valsts pārvaldē un pašvaldībā. Tad mēs saredzējām arī to, ka šis kurs varētu ilgspējīgi tikt ievietot šajā lielajā platformā un arī tur arī būt pieejams arī turpmāk. Un no 23. gada oktobra, protams, mēs slēdzām līgumu ar Valsts administrācijas skolu par šo e-mācību nodrošināšanu. Un kā mēs reklamējam, ka šis kurs ir pieejams jebkurā vietā, un nodrošināts no Valsts administrācijas skolas. Tātad tika gan šo grupu komplektācija, dalībnieku reģistrācija, pieteikšanās anketas mums bija pie e-vidēji, noslēguma pārbaudījums, certifikāta izsniegšana un arī novērtējuma anketa. To mums visu nodrošināja Valsts administrācijas skola. Ņemot vērā, ka šis e-mācība kurs tika izstrādāts projekta ietveros, tad mēs viņu palaidām pagājušā gada oktobrī, un līdz šī gada martam mums bija jāsasniedz projekta rādītājs. Tie bija 200 apmācītie dalībnieki. Tad pagājušā gadā mēs aktīvāk palaidām šīs e-mācību grupas. Katrā grupā varēja pieteikties 50 dalībnieki. Visus šos datus Valsts administrācijas skolas speciālisti apstrādāja, lai deva pieejas šiem speciālistiem. Vienīgi no savas puses mēs nodrošinājām šo saucamo reklāmu. Tātad gan projekta pasākumos mēs reklamējām e-mācību kursu, gan mums bija speciāls seminārs pašvaldības speciālistiem, kurā mēs stāstījām par šo e-kursu un iespēju viņu apgūt. Gan attiecīgi mēs sūtījām šos e-pastus vairāk kārtīgi visām pašvaldībām ar iespēju pieteikties šim kursam. Tad mēs no savas puses nodrošinājām šo reklāmu ar mērķi, lai sasniegtu šo auditoriju un lai uzrunātu viņus un atgādinātu. Līdz šī gada decembrim, jo visas grupas jau ir aizpildītas, līdz šī gada decembrim mums ir pieteikušies 597 mācību dalībnieki. Te gan gribu minēt, ka līdz martam bija iespēja pieteikties pašvaldību speciālistiem un plānošanas reģionu, bet interese bija liela arī no citām iestādēm, no valsts pārvaldes iestādēm, no kapitāla sabiedrībām, no
no universitātēm, un tad mēs ar aprīli šo mācību kursu devām iespēju pieteikties visiem, kuriem bija interese, tad varēja pieteikties un apgūt šo e-mācību kursu. Tātad līdz šī gada beigām grupas jau ir nokomplektētas, pēdējie tagad oktobris, novembris mācīsies, uzsāks savas mācības, un jau ir iegūti 374 certifikāti. Mēs redzam, vai ne, to starpību ar to certifikātu iegūšanu iet grūtāk. Tur mums palīdz valsts administrācijas skolas kolēģi, viņi atgādina šiem mācību dalībniekiem, viņiem par to, ka šis tests ir jānokārto. Bet mēs uzskatām, ka tas ir labs rādītājs, un šajā kartē analizēja tieši pašvaldību speciālisti, kas bija pieteikušies līdz martam. Mācību kursam varam redzēt pat aktīvākās pašvaldības. Tāda bija Valmieras novads, Rīgas pašvaldība, Gulbenes novads, Dienvidkurzemes novads. Tātad tie bija visaktīvākie. Tur 25 dalībnieki no katra novada bija pieteikušies e-mācību kursam. Un noseguši, tad var redzēt, ka dalībnieki bija no katra novada. Jā. Un varbūt mazliet panalizējot datus, jo mums bija interesanti arī redzēt, kas ir mudinājis šos mācību dalībniekus, tieši pašvaldību speciālistus pieteikties šim e-mācību kursam. Varam redzēt, ka 34% no dalībniekiem vēlējās paaugstināt savu kompetenci. Varam redzēt, ka svarīgi darbam, kursa tēmas šķita interesantas. Un, protams, arī ir procents, kurus darba devējs bija norīkojis apmācībām. Ņemot vērā, ka mums šis kurs bija ar tādu domu, ka mērķēti tieši uz tiem speciālistiem, kas pašvaldībā strādā ar projektu ieviešanu, rakstīšanu, ar teritorijas attīstības plānošanu, ar vides pārvaldības speciālisti, gan energopārvaldnieki, tad mums bija interesanti arī redzēt, kādas jomas šie speciālisti mums ir pieteikušies, un mēs arī redzam, ka mēs tomēr esam diezgan mērķēti arī sasnieguši šo savu auditoriju, kur mēs šo e-kursu bijām plānojuši. Tātad diezgan līdzvērtīgi ir gan šī projektu sagatavošana un īstenošana speciālisti, kas strādā teritorijas attīstības plānošanā un vides klimata pārmaiņu jautājumos. Un arī procents ir, kas bija no administratīvās vadības. Lai gan atsevišķi kaut kur runājot ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām, daudz kur tika izteikts, ka tieši administratīvai vadībai būtu bijis vairāk šis mācību kurs jāapgūst, ņemot vērā, ka šīs tēmas ir jaunas un viņas ieiet jau, top down, ja, tātad, jo izglītotāk ir augstākā vadība, tad attiecīgi arī pārējās rīcības pašvaldībā arī jau norit saskaņā ar aktualitātēm. Un par pieredzes ilgumu varam redzēt, ka lielākā daļa no mācību dalībniekiem jau bija ar tādu uzkrātu pieredzi darbu pašvaldībā, jā, tātad vairāk kā 44%, un attiecīgi tad jau pārējie dalās diezgan līdzvērtīgi. Un tātad kopējais e-mācību kursa novērtējums mums arī bija šī 10 baļu skala, kurā mācību dalībnieki varēja novērtēt šo e-kursu. Un varam redzēt, ka šis kopējais vidējais novērtējums gandrīz sasniedz 9 balles, bet ļoti daudz labs novērtējums ir gan par šo tehnisko nodrošinājumu funkcionalitāti, gan par vizuālo saturu, gan par tā kvalitāti, pasniegšanas formām un metodēm, gan par šiem uzdevumiem, jā, un par zināšanu pārbaudi, satura pilnīgumu. Vienīgais tāds, ko varēja lasīt arī no šīm atsauksmes komentāriem, kad daudziem pietrūka laiks. Mēs bijām devuši, ņemot vērā, ka mums vajadzēja sasniegt šo rezultātu projektā, 3 nedēļas apguvēju šim kursam. Varbūt būtu bijis jāpārskata, ka būtu jādod vairāk laika šo kursu apgūt. Atsevišķi pāris komentāri, ko jūs varat palasīt, kādas atsauksmes mums bija atstājuši mācību dalībnieki, tātad uzsakot gan mācību formu, metodus un vizuālo noformējumu, par to, ka materiāls bija tāds konspektīvs un kodolīgs un tātad visaptverošs, kas deva viņiem iespēju gūt ieskatu šajā tēmā. Atbalstīja ideju par to, ka var apgūt šo kursu attālināti, un ka materiāli ir pieejami. Dažs bija pat pārsteigts, ka var būt arī tādi kursi, ērti pārskatāms. Daudzas atsauksmes bija
tādas, ka jāpareklamē plašāk, lai var apgūt sabiedrība, studentiem dot uz priekšu. Nu, un, protams, pasteikties, kamēr nav visi ledā izkusuši un tornado nav kļuvuši par Baltijas ikdienu. Jā, mēs redzam no klimata pārmaiņām, tātad septembris mums ir bijis vissiltākais septembris vispār Latvijas instrumentālo novērojumu vēsturē. Un tā kā projektā mēs arī izstrādājām klimata pārmaiņu scenārijus līdz 2100. gadam, tad, diemžēl, prognozes nav cerīgas. Ekstrēmālo notikumu skaits pieaugs, temperatūra paaugstināsies, nokrišņi arī pieaugs, ir īpaši ziemā. Un vētras un vēji būs ļoti intensīvi arī tieši Baltijas piekrastē. Tātad mums visiem ir jāgatavojas šiem klimata ekstrēmiem. Jā, mēs jau redzējām, kas bija arī augusta vētra. Un jābūt sagatavotiem un būs jāpieņem kā daļa no ikdienas. Paldies, jautājumi droši.